izpildīsim saskaitīšanas un atņemšanas darbības ar daļām, kurām ir vienādi saucēji. Pirmajā piemērā iegūsim 4 veselus un 7 desmitdaļas. Otrajā piemērā 6 veselus un 1 devītdaļu. Tālāk, saskaitot veselos, iegūsim 3, saskaitot daļas 5 septītdaļas. Šeit 3 veseli un 6 piekdaļas, bet 6 piekdaļās vēl ir 1 veselais. Tas nozīmē, ka pie 3 mums būs jāpieskaita 1 vesels un 1 piekdaļa. Rezultātā iegūsim 4 veselus un 1 piekdaļu. Lai nekļūdītos atņemot no veselā skaitļa daļas, ir ērti, ja veselo pārveido tādās daļās, ar kurām ir jāizpilda nākamā darbība. Tāpēc šajā piemērā 1 veselu izteiksim kā 4 ceturdaļas. Un atņemot 3 ceturdaļas, iegūsim 1 ceturdaļu. Nākamajā piemērā no 5 veseliem ir jāatņem 2 trešdaļas. Tas nozīmē, ka 5 veseli mēs sadalīsim 4 veselos un 3 trešdaļās, lai būtu vieglāk atņemt nepieciešamās 2 trešdaļas. Rezultāts ir 4 veseli, 1 trešdaļa. 6 plus 8 ir 14, 13 daļas. Jāizslēdz atkal veselie. Ir 1 vesels un pāri paliek vēl 1 13 daļa. Nākamajā piemērā iegūstam 1 veselu un daļas saskaitot 5 piekdaļas, kas arī veido 1 veselu. Tāpēc galīgā atbilde ir 2. Četras desmitdaļas ir saīsināmas daļas, jo skaitītājs un saucējs dalās ar 2, tādēļ 2 piekdaļas. Nākamajā piemērā iegūstam 1 veselu, 9 11. 1 vesels, 3 devītdaļas, arī saīsināma daļa, skaitītājs un saucējs dalās ar 3, tādēļ galīgā atbilde 1 vesels, 1 trešdaļa. Pēdējā no šiem piemēriem no 1 vesela jāatņem 5 piekdaļas. 5 piekdaļas veido 1 veselu, tāpēc šī piemēra atbilde ir 0. Turpināsim izpildīt darbības ar skaitļiem, kuru saucēji ir vienādi. 3 veseli, 1 piekdaļa, atņemt 1 veselu un 1 piekdaļu. Veselos atņemam no veselajiem. 3 mīnus 1 ir 2 veseli. Daļas no daļām. Tad 1 piekdaļa
mīnus 1 piekdaļa ir 0 piekdaļas. Un 0 piekdaļas mēs vienkārši nerakstām, rakstām tikai 2 veselus. 4 veseli, 7 astodaļas, pieskaitam 1 veselu un 1 astodaļu. Saskaitot veselos, iegūstam 5. Saskaitot daļas, 8 astodaļas, kas kopā veido 1 veselu. Tādēļ pie 5 ir jāpieskaita 1 vesels, un gala rezultātā iegūstam 6 veselus. 8 veseli 1 trešdaļa mīnus 2 trešdaļas. Tā kā no 1 trešdaļas 2 trešdaļas atņemt nevar, tad ir jāizņemās no veselajiem. Tas nozīmē, ka mēs 1 veselo sasmalcināsim trešdaļās. Atstājot 7 veselus nesasmalcinātus, 1 sasmalcinam, tajā ir 3 trešdaļas, plus vēl šī 1, kopā 4 trešdaļas. Un nu jau varēsim atņemt arī šīs 2 trešdaļas. Kā rezultāts 7 veseli, 2 trešdaļas. 4 veseli, 2 septīdaļas, atņemam 5 septīdaļas. Piemērs līdzīgs. Atkal nevar atņemt no 2 5. Sasmalcinam veselos, atstājot 3. Vienā veselā ir 7 septīdaļas, pieskaitam vēl šīs 2, iegūstot 9 septīdaļas. Atņemšana ir iespējama. Rezultāts 3 veseli, 4 septīdaļas. No 9 veseliem atņemsim 1 veselu un 1 pusi. Lai pēc iespējas mazāk kļūdītos, atņemot daļas, tad 9 veselus saveidosim tā, lai tas sastāv no veselajiem un daļām. Un izpildot atņemšanu, paturam prātā, ka no veselajiem atņemam veselos, no daļām daļas. Ja jāsaskaita vai jāatņem daļas, kuru saucēji nav vienādi, tad tie vispirms jāvienādo, lai ir iespējama saskaitīšanas vai atņemšanas darbība. 2 trešdaļas plus 7 12 daļas. Saucēji nav vienādi, tādēļ meklējam šo 2 daļu kopīgo saucēju. Tas ir skaitli, kas dalās gan ar 3, gan ar 12. Tāds skaitlis ir 12. Abas daļas varēsim izteikt kā 12 daļas. Otra daļa jau tāda ir, to pārveidot nevajadzēs. Bet pirmai daļai būs nepieciešams papildus reizinātājs. Lai no 3 iegūtu 12, ir jāreizina ar 4, un tas ir jādara arī ar skaitītāju. Iegūstam, saskaitot 15 12 daļas, no kurām izslēdzam 1 veselu, un pāri paliek 3 12 daļas, kuras vēl ir iespējams saīsināt ar 3. Gala rezultātā iegūstot 1 veselu un 1 ceturdaļu.
1 puse mīnus 1 sestdaļa. Arī šeit kopsaucējs ir viens no skaitļiem 6, jo tas dalās ar abiem no šiem saucējiem. Pirmai daļai ir nepieciešams papildu reizinātājs 3, otrai daļai papildu reizinātājs nav nepieciešams. Atņemot iegūstam 2, kuras var saīsināt ar 2 un gala rezultātā iegūt 1/3. Ir iespējams saskaitīt un atņemt vairāk kā 2 daļskaitļus. Piemēram, 1/4 plus 2/3 plus 5 sestdaļas. Tad, kad jāizpilda darbības ar vairākām daļām, kurām ir atšķirīgi saucēji, tad meklējam visām 3 daļām kopīgo saucēju. Šajā gadījumā skaitli, kas dalās gan ar 4, gan ar 3, gan ar 6. Tāds skaitlis ir 12. Tādēļ mēs dotās daļas pārveidosim par 12 daļām. Pirmai daļai būs nepieciešams papildu reizinātājs 3, otrai daļai 4 un trešai daļai 2. Ar jauno saucēju iegūsim 3 12 daļas, 8 12 daļas un 10 12 daļas. Saskaitot 21 12 daļu. Izslēdzam veselos, 1 vesels, 9 12 daļas, kuras var saīsināt ar 3, iegūstot gala rezultātā 1 veselu un 3 ceturdaļas. Nākamais piemērs. 3 veseli, 2 piekdaļas, atņemt 11 15 daļas. Lai atņemtu šīs daļas, vispirms vienādojam saucējus. Kopsaucējs būs 15. Tas nozīmē, ka pirmai daļai vajadzēs papildu reizinātāju 3. Iegūstam 3 veselus, 6 15 daļas, mīnus 11 15 daļas. No 6 daļām 11 atņemt nevaram, sasmalcinam veselos un aizņemamies. Paliek 2 veseli un 21 15 daļa, no kuras jāatņem 11 15 daļas. Iegūstam 2 veselus un 10 15 daļas. Var saīsināt ar 5. Gala rezultāts 2 veseli un 2 trešdaļas. 2 veseli, 3 ceturdaļas plus 4 veseli, 7 12 daļas. Kopsaucējs 12. Pirmai daļai nepieciešams papildu reizinātājs 3. 2 veseli, 9 12 daļas plus 4 veseli un 7 12 daļas. Saskaitam veselos, saskaitam daļas, no kurām vēl izslēdzam 1 veselu, kopā iegūstot 7 veseli un 4 12 daļas, kuras var saīsināt ar 4 un atbildē iegūt 7 veseli, 1 trešdaļa. 8 veseli,
5 sestdaļas mīnus 1 vesels un 14 15 Kopsaucējs būs 30. Tādēļ pirmajai daļai papildu reizinātājs 5, otrai daļai 2. Skaitļi, ar kuriem jāizpilda darbības, ir 8 veseli 25 30 mīnus 1 vesels un 28 30. No 25 nevar 28 atņemt. Tādēļ aizņemamies no 8 veselajiem, paliek 7 veseli, 1 veselu sasmalcinam 30 30 un pieskaitam vēl 25, iegūstot 55 30. Mīnus 1 vesels 28 30. Atņemam veselos, atņemam daļas, kuras ir iespējams saīsināt ar 3. Visos šajos piemēros ļoti labi jāzina reizrēķinu tabula, tad noteikti kopīgo saucēju nebūs nekādu problēmu. Raksti piemērus kopā ar mani un mēģini kopā ar mani tos izpildīt. 5 veseli 2 trešdaļas mīnus 2 devītdaļas plus 2 veseli 7 18 daļas. Protams, ka mēs meklēsim daļām atkal kopīgo saucēju, bet, lai saīsinātu diezgan jau garo ierakstu, izdarīsim šādas darbības, vispirms nosakot, cik būs veselo. 5 veseli plus 2 veseli ir 7 veseli. Pārējās darbības notiks ar daļām, tādēļ to varam veikt uz vienas kopīgas daļas svītras. Apakšā rakstot kopsaucēju, un tas šajā piemērā ir 18. Pirmai daļai nepieciešams papildu reizinātājs 6, otrai daļai 2. Skaitītājā rakstīsim skaitļus, ar kuriem jāizpilda saskaitīšanas un atņemšanas darbība. Tad iegūsim 7 veseli un 15 18, kuras var saīsināt ar 3. Rezultāts 7 veseli 5 sestdaļas. Atrisināsim vēl vienu līdzīgu piemēru. 8 veseli 1 trešdaļa plus 1 sestdaļa mīnus 2 veseli 3 ceturdaļas. Izpildot darbības ar veselajiem, iegūstam 6 veselus. Kopsaucējs skaitļiem 3, 6 un 4 ir 12. Tad pirmai daļai nepieciešams papildu reizinātājs 4, otrai daļai 2 un trešai daļai 3.
daļas skaitītājā jāizpilda darbības 4 plus 2 mīnus 9. Iegūstam 6 veseli, 6 mīnus 9 atņemt nav iespējams, bet var taču aizņemties no veselajiem, atstājot tur 5 veselus, 12 daļas plus 6 ir 18 mīnus 9. Atbilde 5 veseli, 9 12 daļas. Bet to ir iespējams vēl ar 3 saīsināt. Tāpēc gala rezultāts ir 5 veseli un 3 ceturdaļas. Nākamos piemērus centies risināt kopā ar mani. Raksti un domā līdzi. 7 veseli, 1 trešdaļa. Pieskaitīt 8 veseli un 1 sestdaļa. Lai saīsinātu diezgan garo pierakstu, var mēģināt rīkoties sekojoši. Vispirms saskaitīt veselos. 7 plus 8 kopā ir 15. Pārējais būs jāizpilda uz kopīgās daļas svītras. Skaitļiem 1 trešdaļa un 1 sestdaļa kopsaucējs ir 6. Pirmai daļai nepieciešams papildus reizinātājs 2, otrai nav nepieciešams papildu reizinātājs. Tātad būs jāsaskaita 2 un 1. Iegūstam 15 veselus, 3 sestdaļas, kuras savukārt atkal var saīsināt. Atbilde 15 veseli un 1 puse. Līdzīgi rīkojas, ja ir vairāki skaitļi, kas ir jāsaskaita vai jāatņem. 8 veseli, 1 trešdaļa plus 1 sestdaļa mīnus 2 veseli, 3 ceturdaļas. Vispirms izpildam darbību ar veselajiem. No 8 veseliem jāatņem 2 veseli. Iegūstam 6 veselus. Darbības ar daļām notiks uz kopīgās daļas svītras un kopīgais saucējs skaitļiem 3, 6 un 4 ir skaitlis 12. Pirmai daļai būs jāpiereizina 4, otrai daļai 2 un trešai daļai 3. Darbības ar daļu skaitītājiem būs sekojošas. 4 plus 2 mīnus 9. 6 veseli un 6 mīnus 9. Atņemt nav iespējams, bet ir iespējams aizņemties no veselajiem. Paliks 5 veseli, vienu sasmalcinam 12 daļās, pieskaitam 6, iegūstam 18 12 daļas.
no kurām jāatņem 9 12 daļas. Tagad atņemšana ir iespējama. Iegūstam 5 veseli, 9 12 daļas. Tās saīsinām un atbilde 5 veseli, 3 ceturdaļas. Svarīgi prast izpildīt darbības ar daļām saistītajā pierakstā. Dotajā piemērā vispirms jāizpilda darbības iekavās. Aplūkojam pirmās iekavas. Šīs daļas saskaitīt nav iespējams, kamēr nav vienādoti saucēji. Kopsaucējs šīm daļām būs 4. Tādēļ pirmo daļu nemainam, bet otro daļu, lai izteiktu ceturdaļās, jāpareizina ar 2. Saglabājot arī iekavas. Līdzīgi rīkosimies ar izteiksmi otrajās iekavās. Arī šeit kopsaucējs būs 4. Pirmai daļai nepieciešams papildus reizinātājs 2. Iegūsim 2 ceturdaļas mīnus 1 ceturdaļa. Saskaitot daļas pirmajās iekavās, iegūstam 3 ceturdaļas. Vienu skaitlīti iekavās neliek. Atņemam otrajās iekavās iegūto rezultātu. 1 ceturdaļa. Arī šeit iekavas vairs nav nepieciešamas. Izpildot atņemšanu, iegūstam 2 ceturdaļas, ko saīsinam līdz 1 pusē. Nākamais piemērs. 4 veseli, 1 trešdaļa, atņem izteiksmi iekavās. Iekavās 1 puse, mīnus 1 sestdaļa, iekava aizvērta, plus 1 astotdaļa. Pirmā darbība būs darbība iekavās, bet pirms iekavām vēl ir 4 veseli un 1 trešdaļa. Tā kā ar šo skaitli nekādas darbības šobrīd nepildīsim, to vienkārši pārrakstām. Vienādojam saucējus iekavās, kopsaucējs ir 6, iegūsim 3 sestdaļas, mīnus 1 sestdaļa, un aiz iekaviņām ir 1 astotdaļa, ar kurām arī šobrīd darbību nepildām. Mēs izpildīsim darbību iekavās, bet pārējos skaitļus atkal rakstām līdzi. Tātad no 4 veseliem 1 trešdaļas būs jāatņem 2 sestdaļas un jāpieskaita 1 astotdaļa. Šajā gadījumā 2 sestdaļas ir iespējams arī saīsināt. Ieraudzījām, ja to neizdarīt, tad daram to tagad, jo iespējams, ka saīsināšana atvieglos mūsu tālāko risināšanu. Jo atņemot no 4 veseliem 1 trešdaļas 1 trešdaļu, paliek 4 veseli, un pieskaitot 1 astotdaļu, 4 veseli, 1 astotdaļa. Četri veseli, 1 puse, mīnus 2 veseli, 1 puse. Starpība iekavās, iekavu izteiksme dalīta ar 3, pie kā pieskaitīta 1 sestdaļa. Pirms ķeramies pie uzdevuma risināšanas, vajag novērtēt darbību secību.
Protams, vispirms būs jāizpilda darbība iekavās, tad dalīšana un visbeidzot saskaitīšana. Šoreiz iekavās ir daļas ar vienādiem saucējiem, tādēļ tās var atņemt. Un atņemot iegūt divus veselus. Pārējos skaitļus un to darbības vienkārši pierakstām. Izteiksmi 2 dalīt ar 3 ir iespējams uzrakstīt daļas veidā, kā 2 trešdaļas, pie kurām jāpieskaita 1 sestdaļa. Kopsaucējs daļām ir 6, pirmai daļai nepieciešams papildus reizinātājs 2, otrai daļai papildus reizinātājs nav nepieciešams. Saskaitot paplašinātās daļas, iegūstam atbildi 5 sestdaļas. Mācīsimies parastās daļas arī reizināt. Kādēļ es esmu izvēlējusies piemēram saskaitīšanu, kurā iegūst rezultātu 6 15. Tādēļ, ka 2 15 daļas ir ņemtas 3 reizes. Tas nozīmē, ka daļām tiek reizināts tikai skaitītājs, lai iegūtu rezultātu. Protams, tu pamanīji, ka to vēl var saīsināt ar 3, tāpat kā arī augšējo rindiņu. Piecas septīdaļas reizinam ar 4 veseli. Un atkal reizināsim tikai skaitītāju, iegūstot 20 septīdaļas un izslēdzot veselos 2 veseli un 6 septīdaļas. Izpildot reizināšanu ar šādiem skaitļiem 8 35 reiz 21, mēs, protams, atkal rakstīsim 21 virs daļas svītras. Bet atcerēsimies, ka bija iespējama arī daļu saīsināšana, bet atcerēsimies, ka daļu saīsināšana bija iespējama ne tikai gala rezultātā. Viegli ieraudzīt, ka skaitlis 21 dalās ar 7 un arī skaitlis 35 dalās ar 7. Tādēļ daļa ir 24 piekdaļas, jeb 4 veseli un 4 piekdaļas. Izpildot saīsināšanu šeit, risināšanas gaitā, mēs iegūstam daudz mazākus skaitļus, ar kuriem vieglāk ir rēķināt. Dalīšana ar veselu skaitli. Daļu ir viegli izdalīt, ja tās skaitītājs dalās ar attiecīgo skaitli. Piemēram, 8 15 daļas dalam ar 4, iegūsim 2 15 daļas. Bet jebkuru daļu var izdalīt arī tā, ka tās saucēju attiecīgas reizes palielina, jeb reizina ar dalītāju. Reāli tas būtu šādi. Ja mēs veselo sadalām 4 daļās, tad katra no tām ir 1/4. Bet ja mēs šo 1/4
vēl gribam sadalīt 3 daļās. Tas nozīmē, ka esam iegūši vienu 12. daļu. Kā no šīs izteiksmes var 12 dabūt saucējā? Tikai tādā veidā, ka veselais ir reizināts ar saucēju. Ja reizināšanas darbībā mēs veselo rakstījām skaitītājā, tad dalīšanas darbībā mēs to rakstīsim saucējā. Piemēram, 2/3 dalīt ar 5. Ir 2/15 daļas. 4/7 dalīt ar 6. Skaitītājā 4, saucējā 7 reiz 6. Neaizmirsīsim izdarīt saīsināšanas darbību, ja vien tas ir iespējams. 4 dalam ar 2 un arī 6 dalam ar 2. Iegūstam rezultātā 21, 21. Kā rīkosimies, lai jauktu skaitli, pareizinātu vai izdalītu ar veselu skaitli? 2 veseli, 5 sestdaļas jāreizina ar 3. Tas nozīmē, ka tiks reizināti gan veselie, gan daļas. Lai kļūdītos mazāk, iesaku pārveidot jaukto skaitli neīstajā daļā. Atceries, ka saucēju reizināja ar veselo, bet skaitītāju pieskaitīja. Pārveidojot 2 veselus 5 sestdaļas par neīstu daļu, iegūstam 17 sestdaļas, kas jāreizina ar 3. Rakstot trīnieku virs kopīgās daļas svītras. Šeit var izpildīt arī saīsināšanu un veselā izslēgšanu. Līdzīgi rīkojas izpildot dalīšanas darbību. Pārveidojot 3 veselus 1/3 neīstajā daļā, iegūstam 10 trešdaļas, kas jādala ar 4. Skaitītājā 10, saucējā 3 reiz 4. Varam arī šeit saīsināt 10 un 4 izdalot ar 2 un iegūstot 5 sestdaļas. Aprēķini izteiksmes vērtību. 6 veseli mīnus 5 veseli 1 piekdaļa dalīta ar 13 veseli mīnus 3. Šeit atkal jānovērtē darbību kārtība. Pirmā darbība būs dalīšana. Atceries par saistīto pierakstu. Lai izpildītu dalīšanu, pārveidosim jaukto skaitli par neīstu daļu. Iegūsim 26 piekdaļas, kas jādala ar 13 un pēc tam jāatņem 3. Izpildīsim dalīšanu.
13 tiek rakstīts saucējā. Ir iespējama saīsināšana. Iegūsim 6 mīnus 2 piekdaļas un mīnus 3 veseli. Varam vispirms atņemt veselos, iegūt 3 veselus, no kuriem jāatņem 2 piekdaļas. Atbildē iegūstot 2 veseli un 3 piekdaļas. 7 veseli 1/3 mīnus 9 desmitaļas reiz 15 dalīt ar 3. Septiņi veseli 1/3 tiek rakstīta, neko nemainot. Pārējās darbības ir iespējams izpildīt uz kopīgas daļas svītras. 9 desmitdaļas reizinot ar 15 un dalot ar 3. Šeit ir iespējams izpildīt saīsināšanu. Un no 7 veseliem 1/3 būs jāatņem 9 puses. Saucēji nav vienādi, tie jāvienādo. Kopsaucējs 6, papildu reizinātājs 2 un 3. 7 veseli 2 sestdaļas mīnus 27 sestdaļas. No 27 sestdaļām izslēgsim veselos. Būs 4 veseli un 3 sestdaļas. Daļas nebūs iespējams atņemt, tādēļ 7 veselus sasmalcinam, iegūstot 6 veselus un 8 sestdaļas, no kuriem jāatņem 4 veseli un 3 sestdaļas. Gala rezultātā 2 veseli, 5 sestdaļas. Esi ļoti uzmanīgs, ievērojot darbību kārtību. Neaizmirst saīsināt un izslēgt veselos.